Vai varam sākt sarunu? Jā, varam sākt. Tā, un jautājums ir, kā viņi vērtē kopējās dzīvojamo namu arhitektūras tendences Latvijā un kā vispār skatās uz mājokļu jautājumu, kādas problēmas, kāda prieka. Nu, diezgan plašs jautājums. Dzīvojamās mājas jau tikpat kā nebūvēja. Tas ir garām gāja Kinzulis. Jā. Dzīvojamās mājas jau tikpat kā nebūvēja. Līdz ar to arī tās arhitektūras tendences nekādas īpaši nav vērojams. Gan arī tāpat kā Eiropā, tāpat kā pasaulē. Arī tās ēkas, kas, manuprāt, varētu pretendēt uz kaut kādu arhitektūru pilsētas centrā, ja mēs runājam par Lāčplēšu un Pērbatas ielas stūri, ēkām, kas tur šobrīd būvējās, man liekas, ir kaut kādas, nekādas, bez dvēseles, bet tā tas šobrīd tiešām ir visā pasaulē. Tā, vai tiešām partijā valda aim, jautātājs ir aim, vai tiešām partijā valda diktatoriskas tieksmes, vai tā ir tikai pretinieku uzpūsta pīle, cik tad īstenībā partijā ir grupējumu. Es to nekad tā neesmu izjutusi. Kā radošas profesijas cilvēks, zinot, ka radošajās profesijās svarīgs un pārējiem interesants ir tieši atšķirīgs viedoklis, atšķirīgs skatījums uz lietām. Ne pašmērķīgi atšķirīgs. Ne pašmērķīgi atšķirīgs, bet vienkārši spēja paskatīties vēl no kāda cita rakursa uz it kā jau izsmelto un visiem zināmo. Jā. Es vienmēr esmu atļāvusies šādu atšķirīgu viedokļu paust. Un nekad neviens mani nav ne aprājis, ne kaut kā diktatoriski apspiedis. Kādas ir citu kolēģu uzdrīkstēšanās, ja kāda ir citu kolēģu uzdrīkstēšanās paust šādu viedokli, nu tas ir katru individuāls jautājums, bet ir ļoti daudz kolēģi, kas to dara un man liekas, ka tas ir tikai labi un pareizi. Turpinās arī Aima, cienījamā Rībenes kundze, vai jūs neuzskatāt, ka Latvijas politika arī pēc 10 gadiem šis jautājums, ja? Un man atbilde būtu tāda, ka par politikānismu Latvijā varu jums piekrist. Un arī piemērs par Winstonu Churchillu ir labs. Es politikā esmu nākusi ar saviem principiem, ideoloģisko pārliecību un savu
saviem principiem, ideoloģisko pārliecību un savu vērtību sistēmu. Pie tās arī palikšu. Tā. Kāpēc jaunais laiks mēģina sadalīt sabiedrību labajos un sliktajos, uzticīgajos un neuzticīgajos, sarkanajos un pārējos un tā tālāk? Mana atbilde, ka grūti atbildēt dažos teikumos. Tos, kurus tas patiesi interesē, aicinu pieteikties jaunā laika birojā, un mēs varam sarīkot plašāku diskusiju klātienē. Kā jūs vērtējat jauno laiku kultūru Jūrmalā? Munkavicas Jūrmalas namsaimnieks ir noslēdzis ekskluzīvu līgumu par nam. Visvairāk es varu vērtēt pati sevi un varbūt dažu tuvāko kolēģu darbu. Ar kuriem es saskaros diendienā. Ir cilvēki, ar kuriem man nav tas gods būt pazīstamai. Un Munkavicas kungs ir starp tiem. Jaunajam laikam ir daudz filiāļu visā Latvijā. Un daudz biedru un daudz atbalstītāju. Tā, Vārde. Vienmēr esmu jūs cienījis. Bet pēdējā laikā es mūs bija. Bez šīs dienas rakstā es paužu savu pārliecību un savas domas. Un apmēram to es centos iedzīvināt Latvijā un apliecināt arī būdam kultūras ministru. Repšs kunga sākot vadīt ministra kabinetu, uzstādījums bija daudz plašāks valsts mērogā. Līdz ar to varbūt tieši no kino sfēras, teiksim, skatu punkta. Tas bija nežēlīgi pajautāt
realitāti, kādēļ mums ir vajadzīgs nacionālais kino. Bet tas savā ziņā arī radīja tādu katalizāciju sabiedrībā. Ļoti daudzi cilvēki izteica savu viedokli par latviešu kino. Un par šiem viedokļiem vismaz man nācās ļoti nopietni padomāt. Es ceru, ka arī patreizējai kultūras ministrei un cilvēkiem, kas vada kino procesus mūsu valstī. Tālāk, ja jūs beidzāt, ja? Inka, jūs esat iepazīti kā cilvēks, kas beidzot lika iekustēties kultūras vezumam kā nozarē, kas, protams, nav likumīgi sakārtot nekādam, par ko šajā nozarē bijis jāatbild tauta, grib dejot dziedāt. Nu, ko tad viņi gaužās par nepietiekumu finansējumu, lai tad dzied visur mums priekšā kā kultūras tauta. Naudas ziņā naudas atbalsts nav sevišķi runājot par ārpus Rīgu, bet Rīga taču saņem nosagatavotos cilvēkus. Kā es domāju, ka tagad viss ļoti tiek akcentēts tikai uz bibliotēkām. Es saprotu, ka šī nozara ir jātīst, bet nevajadzētu atstāt citas novārtā, jo pēc 3 gadi no kultūrās novienas slēgs smažot pēc Natalīna, kāpēc kā individuāli projekts notūks no mums viedošanai, kā lai kultūrā ir aktuāla un veido sabiedrības dzīvi, ja mēs burtiski velkam garu. Jā, nu šīs problēmas man ir labi zināmas un pazīstamas. 15 mēnešu ministrs amata laikā es izbraucu gandrīz visu Latviju. Ja jūs atceraties manu tādu poētisko apzīmējumu manai attieksmei pret Latviju, tas bija pēdiņās vienas ar seju pret Latviju. Es domāju, es nostājos ar seju pret Latviju. Un otrs, arī pēdiņās liekamais uzstādījums bija padarīt Rīgas vertikāli par Latvijas horizontāli. Tātad šo līdzekļu, arī iespēju decentralizāciju visas Latvijas mērogā. Šodien iepazinos, tātad ombuds šodien iepazinos ar jūsu pārdomām par īres griestu atcelšanu, kurējās mēģinās vainīgos attišanās situācijās pēc cilvēku sarakstu, kur bija likumi par Latvijā, kurš stājās spēkā, ja jūs kā aktīvi deputāti un visa cieņa jums varētu tomēr rīkot, cik no devišām mājām bija ieķīlāti bankās un kur palikuši šie dokumenti čekas, mēs rūpīgi tiek domāt ieķīlāti mājām. Vai tie nav rietumos, jo visi aktīvi demonstrācijas atbild, bet ir jums latvieši no rietumiem. Jūs, protams, ļoti emocionāli runāt, bet vajadzētu rīkoties un pārbaudīt. Demonstrācijas procesa atbildies tautas interesēm maza cilvēku grupa, pēc pievis ir senču īpašums, kur īpašums tā. Atstāju šito. Jā. Kur viņš bija? Tiektīšos un jā. Kur tas ir? Šeit. Jā. Jā, es
uzskatu, ka tā bija kļūda denacionalizēt visus apķīlātos īpašumus un atļaut atgūt īpašumus tik bezgalu ilgu laiku. Vācijā, ja nemaldos, pieteikties uz īpašumu atgūšanu varēja gadu. Čehijā, cik es atceros, 3 mēnešus. Tas nebija pareizi jau pašos sākumos. Bet mēs atrodamies šodien tur, kur mēs atrodamies. Mēs atrodamies tur, kur mēs atrodamies, un varam skatīties, kā šobrīd vēl kaut ko izdarīt lietas labāk. Ino, ja es tā nopietni atbildētu uz katru no daudzajiem jautājumiem, bet jautājumi vēl ir bezgal daudz, tas būtu diezgan gari. Un es to nevaru pateikt vienu teikumu mērogā. Tāpēc arī Ino, šo cilvēku, es lūgtu zvanīt uz Jauno laiku. Jā, to cilvēku, kas ir zem segvārda Ino, zvanīt uz Jauno laiku, un es tiekos ar ļoti daudziem cilvēkiem. Es būtu arī priecīgi izteikt savu viedokli visos konkrēti šeit pieminētajos jautājumos. Ja pret Eināru Repši kā valsts amatpersonu ierosinās kriminālu lietu sakarā ar Baltiju bankrotu par nolaidīgu rīcību, kuras rezultātā valstī nodarīta, vai jūs balsosiet par viņu izdošanu kriminālu vajāšanai? Repši pats ir ļoti godīgs un principiāls cilvēks. Viņam pašam pietiks dūša un vīrišķība atbildēt par to, ko viņš ir vai nav darījis. Vai esat kristiete, kurā draudzē esat? Es esmu ticīgā, neesmu nevienā draudzē, bet esmu kristīta Vecās Ģetrūnas baznīcā, luterāņu ticībā. Ja vajag atkārtot, tad arī man nav problēmas, varbūt es pātrinu. Ja, bet esmu kristīta, es pateicu. Kā jūsu partijā ar demokrātiju vai Repša nav diktators? Kā vērtējat Gulbja izteikums par šo tēmu? Ar demokrātiju viss kārtībā. Repša nav diktators. Un Gulbis
Gulbim es nākotnē novēlētu savas attiecības ar sievu, jeb ar jauno laiku, risināt nevis ar preses starpniecību, bet klātienē. Manuprāt, kaut kas mūsu valstī nav īsti pareizi. Daudz tūkstoši dodas prom no Latvijas strādāt, mācīties, dzīvot. Es negribu nekur prom. Es gribu daudz, maz normāli un situēti dzīvot un strādāt savos Latvijas laukos. Zinot to, ka lielākie naudas līdzekļi apgrozās lielajās pilsētās, vai politiķiem ir arī nojausma par nabadzību Latvijas laukos. Kādas prognozes? Man ir ne tikai nojausma, bet pilna skaidrība par to, kas notiek Latvijas laukos. Tas ir traģiski. Un kādas prognozes? Vienmēr jau mēs ceram uz kaut ko labāku. Labdien, gribētu saprast, kā jaunais laiks grasās izkļūt no politiskās izolācijas, kurā tas noteicis padostieties neapdomātai komunikācijai ar Saeimas partneriem, jo pagaidām izskatās, ka jaunā laika politiskā vērtība ir bīstami tuvu Tautas saskaņas partijas vērtībai, proti nullei. Varbūt uz šo jautājumu es īsti. Tas ir viedoklis. Ja cilvēkam ir tāds viedoklis, tad lai tas tā ir un par izkļūšanu no politiskās izolācijas, droši vien, ka tas arī ir pietiekami gari skaidrojami lieta. Jā, es domāju, ja tā var. Caps. Paldies par labiem vārdiem. Kur jūs smeļat enerģiju un rodat spēkus. Brīžiem man nav ne spēks, ne enerģija. Bet to es smeļu savā ģimenē, pie saviem bērniem, dabā, klusumā un vientulībā. Kā jums liekas, vai tieši profesionāli sarīkotie Rīgai 800 svētki jums palīdzēja no kultūras ministres? Zīdainis ir pieļāvis pareizi rakstības kļūdas. Jautājums ir tāds, vai Rīgas 800 gadu jubilejas veiksme palīdzēja man nokļūt kultūras ministres amatā, tad mana atbilde ir, ka pilnīgi noteikti. Bet es nevēlējos kultūras ministres amatu un nevēlējos politiku. Es labprāt būtu turpinājusi darbu aģentūrā, risinot ar pilsētas attīstību saistītas jautājumus. Kurus neizdevās
kuras neizdevās politisku iemeslu dēļ. Sakārtot, jeb drīzāk pat iesākt, jā, tad pat aģentūras laikā. Tā, labdien, ka šobrīd mums tomēr visvērtos Domas darba kultūras pilsētā un pilsētas galvenā mākslinieka darbība, tas varbūt nav tik būtiski, pašais kultūras ministrs kandidators, mums biežās ārvalstu komandējums. Vai jūs nedomājat, ka savu kultūras ministrs darbību laikā redzējāt, realizējot policijas, esat pārāvis būtisku un loģisku secību Latvijas vārdu popularizēšanu pasaulē? Nu, tātad Venēcijai, atbilde Venēcijai, ja? Var jau būt pazīstams un populārs pasaulē. Bet slikti, ja pašam sēdsvidus neslaucīts. Tur ļoti plaši to var saprast. Es nezinu, vai tev liekas, ka tur vajag vēl kaut ko. Nu, patiesībā pašam savas mājas pusapdrukušas. Nē, varbūt vēl viena teikumu pieliksim klāt, ka jārūpējas arī par to, Bet uz nākamu atbildēt, ko mēs kādreiz runājam, ka vienkārši izveidot sistēmu. Kuri tad ir? Eiropas mākslas kultūras piedalīšanas, kuras būs jāveido Latvijas tēls, kā Latvijai būtu sevi jāparāda Eiropas mākslas un kultūras tēls, kuros pasākumos būtu jāveido Latvijas tēls. Tas būtu jāveido šiem kultūras cilvēkiem. Tieši tā. Nu labi, Antiņam, ja, tad atbilde būs, ka par to jāvienojas pašiem dažādo nozaru kultūras cilvēkiem. Jāizveido kaut kāda sistēma, mērķtiecīgai darbībai. Manuprāt, šobrīd tas notiek voluntāri un haotiski. Nu, vai mēs runājam par tiem dziesmu svētkiem? Vai jums nešķiet, ka jūsu valdības laikā dziesmu svētki tika pārvērsti par talantu fabrikas tipu pasākumu? Man tā šķiet. Kultūras ministrs. Jā. Kultūras ministrs, uzsākot darbu, septiņus mēnešus pirms dziesmu svētkiem, nav dziesmu svētku, ne scenārija autors, ne režisors. Bijušajos dziesmu svētkos un daudzajos lielkoncertos Rīgā manuprāt, tiek tiražēts kaut kas no Rīgas 800 gadus skaistajām atmiņām. Man ir interesanti vienmēr nākt ar kaut ko jaunu,
nevis bezgalīgi atkārtoties. Dzīvparam, vai jūs arhitekti būdami jūtaties tik zinoši un varoši, lai atbildētu par visu kultūras jomu Latvijā? Protams, nē. Es vispār nedomāju, pat tad, kad biju ministre, ka ministrs ir nacionālais guru. Tāpēc ļoti augstu vērtēju un rēķinājos ar nozaru speciālistu viedokli, arī to cilvēku viedokli, kuri dažādās mākslas nozares pārstāv kultūras ministrijā. Man tie jautājumi nav tādi, lai smaidītu. Tādi nopietni jautājumi. Bet es tā rūpīgi eju soli pa solim uz priekšu, vai varbūt, es nezinu, tu gribi kaut ko ekstravagantāt. Tāpēc, ka vēl ir jautājumi daudz. Bet varbūt kāds ņems ļaunā? Nē, jo šitas jau nav šitas emšu, šķelšanās bija. Uz tiem jautājums, kuriem nepastāj atbildēt, pēc tam tu varu sniegt atbildes vēlāk. Šitas daudz jautājums. Uz ko tu uzlikt tagad? Jā. Tas neatbildams par jautājums. Šitas Es tomēr atbildēšu tam Aini, ja? Vai jūsuprāt jaunajā laikā pastāv iespējamās šķelšanās pazīmes vai arī iekšējās grupēšanās tendences? Jaunajam laikam kā partijai, cilvēkiem, kas ir jaunajā laikā, tāpat kā mūsu valstī, ir ejams ceļš. Un šajā ceļā ir visādi pārbaudījumi. Tā skaitā ar varu, ar naudu. Tas ir banāli, bet tā ir. Un gan ar jaunā laika cilvēkiem var notikt viss, kas. Tāpat arī kā ar mūsu valsti var būt visādi. Savu izvēli katrs un visi kopā mēs izdarām diendienā. Zibans man jautā, kā jums šķiet, cik tāls ceļš vēl Latvijas valstī ejams, lai uz to brauktu turisti tikpat daudz kā uz mūsu kaimiņu valstīm? Pirmkārt, es gribu teikt, ka mums ir tādas vēl nepazaudētas vērtības, kuru dēļ jau tagad ir vērts braukt uz Latviju. Viena no šīm vērtībām ir nepazaudēts radošais gars.
Kāds vēl aizvien par spīti visam piemīt mūsu tautai. Un es ļoti gribētu, lai mēs to nepazaudējam. Spēju radīt. Dziesmu, deju, segu, godu. Šīs prasmes laikā, kad nopirkt var visu. Es nezinu, man liekas, ka tas mākslīgu... Tā, man atbilde dzīparam būtu tāda, vai nejūtaties neērti strādājot plec pie pleca ar Eināru Repšu, kurš ar nolaidīgu rīcību nodarīs zaudējumus valstī Bankas Baltijas sakarā. Šīs sabiedrisko attiecību speciālistu radītā vētra lai kārtējo reizi mēģinātu noslaucīt Eināru Repšu no skatuves, tikai pierāda, cik ļoti kādam no viņa ir baila. Kā jūs vērtējat savu dēlu profesionālo izvēli? Jūs taču zināt situāciju veselības aprūpes jomā. Nu, es pat esmu ideāliste. Un man bērni ir zināmā mērā ideālisti. Bet, kā kādreiz teica mans dēls, ja tu sevī investē 3 gadus, tad tik arī tevī ir investēts. Ja tu sevī investē 13 gadus, iekavās var ielikt neiroķirurģiju, jeb neiroķirurģijas izglītību. Ja tu sevi investē 13 gadus, jā, neiroķirurģijas profesija, tad tik arī tev pieder. Man vienīgi būtu ļoti žēl, ja viņš zaudētu cerību, ka Latvijā kaut kas var mainīties. Un aizbraukt prom no Latvijas, tāpat kā daudz citi. Ja es pareizi atminos, no pagājušā gada 200 beigušajiem, vairāk kā 200 beigušajiem, medicīnā praktizēt palika 30. Ines, atbildi Inesai.
Tas ir pārāk. Nē. Labi, tad ejam tālāk. Vērtēt savas partijas donžonus, gulbi un repši, vai mums nešķiet, ka viņu demonstrētais dzīves cils ir pretrunā stipras Latvijas ģimenes ideja. Tādā veidā metājumi uz jūsu partiju un vienlaicīgi rāda negatīvu piemēru tautai. Atbilde, kā ir? Kā ir? Tas ir aiz Ines. Jā. Nu, ko es varu teikt? Es rādu citu piemēru. Nē. Nu, katrs rāda savu piemēru. Kā tur bija? Es rādu citu piemēru. Tā mēs palīdz. Jā. Ar ko jūs izskatījāt pēdējā laikā pieauguši individu prestingu pret jauno laiku? Nu, to jau es atbildēju, vai ne? Tāda atbildi jau ir ļoti patīkos dienā. Problēma sāpīgi arī man jau šos garos gadus. Neviens neliek zins variantiem, līdz šim brīdim netiek piedāvāts nekāds risinājums, kā tas notiek, piemēram, Lietuvā. Paldies! Jā, tātad cilvēks ir uzrakstījis. Es varbūt šeit pateikšu Inces, ka jaunais laiks ir iesniedzis priekšlikumus otrajam lasījumam, likumprojektam, pēdiņās, grozījumi likumā un pēdiņās par dzīvojamo telpu īri. Un tad 2 pēdiņas beigās. Un šie priekšlikumi nosaka, ka ministru kabinetam līdz 2004. gada 1. decembrim jāizstrādā valsts un pašvaldību atbalsta programma un kompensāciju mehānisms īrniekiem. Un līdz šai izstrādāšanai un ieviešanai īres maksa saglabājas iepriekšējā 48 centīmi, jeb 0,48 latu apmērā. Pirmo reizi ķīlnieku lomā tad tiktu nolikta valdība, nevis īrnieki un īpašnieki. Varbūt vajag tomēr mazliet paskaidrot. Ja cilvēki saņemtu kompensāciju par pazaudētajiem dzīvokļiem, viņi paši varētu izvēlēties, kā to izlietot. Cits paliktu, ja pirmkārt, teiksim, vai kaut kā varbūt var sastrukturizēt. Es kāds 3 piemērus pateikšu, ja? Ja nevis cits, bet teiksim tā, kāds paliktu īpašnieku mājā un turpinātu tērēt šo kompensāciju, maksājot īpašnieku
prasīto cenu. Kāds cits varbūt šo kompensāciju ieguldītu kā pirmo kredīta maksājumu un pirktu sev dzīvokli. Vēl kāds paņemtu kompensāciju padusē, aizbrauktu dzīvot uz laukiem, un atlikušo mūžu atļautos katru nedēļu sev nopirkt labu grāmatu. Labi, tad es tikai tad katru atlikušo mūžu, katru mums bija. Katru Šobrīd ir katru nedēļu nopirkt. Nē, tad, bet vēl pirms tam? Nē. Nē, ir labi. Aizbraukt dzīvot uz laukiem. Un Atlikušo mūžu. katru rītu dzēršam šito nost, ja? Atlikušo mūžu katru rītu ēstu lašmaizes. Lašmaizītes. Šāda atbalsta programma, valsts garantēta atbalsta programma, jeb rakstīsim savā. Ko jūs, cik tāda ir? Šāda jeb šāda valsts kompensāciju, šāds valsts kompensāciju mehānisms ko es gribēju teikt, es domāju. Pietiek. 10 minūtes ar nokašu. Tad to mehānismu dzēš ārā, jā? Šāds valsts. To teikumu, kas ir iestākts un nav pabeigts. Ar ko mēs pabeidzām? Mēs ar Lietuvu Ar pabeidzām. pašmaizītēm. Jā. Tad dzēš ārā, jā? To šāds valsts kompensāciju mehānismus ir nepabeigts. Jā, labi, tad to mēs dzēšam laukā, jā. Var to tikt prom? Jā. Jā, es gribēju teikt, ka tāds jau Lietuvā darboja 12 gadus, vai ne tikai Latvijā nav. Bet cilvēki to var izlasīt, vai ne? Tā. Tad, piemēram, dzīpars. Kā jūs domājat, vai sūds ir kaut arī bijušās, bet kultūras ministrs cienīgs izteiciens publiskā telpā? Un atbilde. Dažkārt nepieciešams lietas saukt īstajos vārdos. Viss ir vēl jūs kaut ko gribēt. Vai jūs, prāt, rešana nevajadzētu baigi no Latvijas plūdot ceļu jauniem godīgi tomēr izglītīgiem jaunā laikpoļu kausniece? Kas jums tas par padomu devēju blakus? Kurš tas ir jautāt? Ietis. Sietis, jā. Sietis, jā? Sietis. Jā. Man blakus ir žurnāliste Gundega Blumberga, kas visus 15 mēnešus kultūras ministrijā bija mana preses sekretāre. Vai vēl kaut ko mums vajag?
jauniem gribošiem māksliniekiem ar sevi pret Latviju ir naftalīnu vairošanas politika, diemžēl jaunatne jūs neatbalsta. Kas ir to, teiksim, atbildam stop. Jaunatne ir ļoti plašs jēdziens. Manuprāt, tieši jaunatne mani atbalsta. Negribās sastāt, vai ne? Izkrīts prezidents atbalsts Latvijas iedzīvotāju skaitu Latvijas arī pēdējā gadā, vai neuzsaka, ka notikusi viņas partijiskā politizācija. Negribās neko rūgtu teikt, vai ne? Labāk neteiksim neko. Vai gulbi un repši demonstrētais dzīves stils, pametot dzīves un jārs? Jā. Mastrība viņš faktiski ir kreis, nevis labēji. Jaunais laiks, Ivars, ja? Ivars, jaunais laiks ir labēja partija. Utopijai. Vai jūs kādreiz rakstāt atsauksmes par internetu, rakstu, Apollo vai citu portālu komentāros? Nekad. Diemžēl man tam neatliek laika. Varbūt kādreiz, kad būšu pensijā. Jautāju vēlreiz. Jūrmalā Munkiets šodien noslēdz ekskluzīvu līgumu par mūsu sabiedrisko pakalpojumu pedagogos jaunu laiku aktīvu biedri. Kad jūs vērēt, nezinu, ka viņi nebija baznīcā. Bet es to atbildēju, ko tur vēl varētu teikt, ko? Neko. Bet ja cilvēks jautā vēlreiz, viņš vēl. Bet tur. Kādas pozitīvas tendences jūs saskatāt šī brīža jaunā laika politikā? Dievs, cik izprūts jautājums. Kāpēc Nacionālā opera sezona neatklāja Nacionālā opera? To droši vien vajadzētu Žagaram jautāt, vai Maskatam, kurš ir. Jā. Kāpēc Nacionālā Karmena? Kāpēc Nacionālā opera sezona neatklāja Nacionālo operu? To droši vien vajadzētu jautāt Andrejam Žagaram, jeb Artūram Maskatam. Par mājaslapas formā izteiktajiem viedokļiem. Kurš ir jūs mīļākais latviešu rakstnieks? Mušmīlis, jā, tas ir Mušmīlis. Kurš ir jūs mīļākais latviešu rakstnieks? Grūti uzreiz pateikt, kurš ir mīļākais. Ir daudz labu latviešu rakstnieku. Bet pēdējā laikā kaut kā aizvien man atmiņā ataust fragmenti no Kurta Vonneguta grāmatām. Jā, bet kā to pieteikt? Vienkārši. Man tas ārkārtīgi patīk. Piemēram, domājot par šo laiku. Mums vēl 2 minūtes, jā, pēdējais līga, tas ir Apollo jautājums. Tur mēs tāds atsināšanās frāzes, un tad ir, kāds vēlējums lasīt. Piemēram,
par patreizējo laiku. Vonegūta citāts, tātad pēdiņās, ja? Divas rauga pikas ēda cukuru un smagdamas savos sūdos spriedelēja par dzīves jēgu. Īstais prātiņš tām neļāva apjaust, ka viņas ražo šampanieti. Tas ir cerīgi. Tagad citās beidzās, ja? Mans komentārs, tas ir cerīgi. Arī Latvijai tādā situācijā, kādā Latvija šobrīd atrodas. Paldies, es domāju, tad ar to mums arī ir jābeidz. Ja mums ir vēl jāturpina. Nē, laiks līdzīgs. Kādreiz vēl vārdi vairs nav. Tiekamies nākamajos videočartos. Cik vēl vadītāja valdība. Pauza Apollo jautājumus. Kur ir Apollo? Paldies, Rībens kundze, ka atradāt laiku atnākt uz Apollo, lai atbildētu uz mūsu lasītāju jautājumiem. Paldies visiem čatu dalībniekiem. Tiekamies nākamajos videočatos. Un es varu teikt paldies jums arī.